Progresīvais Mārtiņš, kurš darbā specializējās dzimumu identitātes jautājumos, apgalvo, ka valsts drošību musulmaņi neapdraud. Spēcīgs apgalvojums, ņemot vērā, ka balstoties uz Eiropola datiem, džihādistu terorisms ir Eiropas galvenā problēma, jo tieši šie uzbrukumi izraisa visvairāk upuru. Turklāt teroristisko gadījumu skaits Eiropā gadu no gada pieaug. Kas ir džihādisms? Tā ir radikāla un vārdarbīga islāma interpretācija, kas attaisno terorismu un bruņotu cīņu, lai panāktu islāma likuma, jeb šariāta ieviešanu un pretdarbotos neticīgajiem, jeb man, tev un arī Mārtiņam. Fakti apliecina, ka musulmaņi apdraud Eiropas drošību. Fakti arī apliecina, ka vēl vairāk Eiropas drošību apdraud tādi muļķi kā Mārtiņš.